Tikko Maidana galvenais komandieris Andrejs Porubijs paziņoja, ka ir atkāpusies Ukrainas valdība un atcelti 16. janvāra likumi, taču revolucionāri noskaņotajiem ukraiņiem ar to diezinu vai būs gana. Tagad Kijevas centrā jau 2 mēnešus valda pavisam cits noskaņojums. Pēc viss, kas šajā laikā noticis, proti pieredzētās vardarbības, neko mazāku kā prezidenta atkāpšanos, te vienkārši nepieņems. Varbūt, ka tas varētu notikt jaunu vēlēšanu ceļā, ja vien tādas tiktu izsludinātas. Taču ne jau tikai tas vien ir Ukrainas sabiedrības lielākās daļas neapmierinātības pamatā. Prezidentu Janukoviču apsūdz dažādos noziegumos. Tas ir gan augstais korupcijas līmenis, gan valsts saimniecības panīkums, gan arī nevērība pret sociālo jautājumu risināšanu. Для народу він нічого доброго не зробив. Він тільки для свого округу, для своєї родини все поробив, щоб вони стали мільйонерами, мільярдерами. Visi šeit Kijevas centrā barikāžu iekšpusē satiktie cilvēki apgalvo, ka palikšot šeit tik ilgi, cik būs nepieciešams. Noskaņojums patiešām ir mošs un kareivīgs, un to nespēja ietekmēt nec vējš, nec augstums. Мертвим немножко, но терпим. Нас верит дух и вера в победу. Otrdiena revolucionāru nometnē pagāja visai tradicionāli. Daudzi klausījās runātājus pie Maidanas skatuves. Pavāri savukārt gatavoja tēju un siltu ēdienu. Posteņos atradās ar nūjām bruņoti vīri ķiverēs. Gruševska ielā tie vēroja netālu esošos iekšlietu ministrijas karavīrus. Vienlaikus redzējām, kā notika kaujas vienības treniņš. Un kopumā viss redzētais liek domāt, ka revolucionārie ukraiņu nocietinājumi Kijevas centrā paliks vēl pietiekami ilgu laiku. Ats Klimovičs, Raitis Valainis, portāls Kijev 24 LV no Kijevas, Ukrainā.